Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Bangladešā vakar protestētāju un policijas sadursmēs dzīvību zaudējuši vismaz 77 cilvēki. Par to liecina policijas un mediķu aplēses. 13 policisti tika nogalināti, kad tūkstošiem cilvēku uzbruka policijas iecirknim Siradžganģas rajonā. Protesti sākās pagājušajā mēnesī ar studentu prasībām atcelt kvotas civildienestā. Tagad tie pārauguši plašā pret valdību vērstā kustībā. Kopš protestu sākuma jūlijā kopējais bojāgājušo skaits jau pārsniedzis 270. Bangladešas premjerministre Šeiha Hasina šodien aizbēgusi no valsts ar helikopteru neilgi pēc tam, kad protestētāji bija iebrukuši viņas pilī Dakā, bet armijas komandieris Vakers uz Zamans pavēstījis par pagaidu valdības izveidošanu. Ukraina ar Pasaules bankas starpniecību no Amerikas Savienotajām valstīm ir saņēmusi $3,9 miljardu dotāciju. Tā ir pirmā tiešā ASV budžeta atbalsta daļa 2024. gadā. Par šo faktu šodien pavēstīja Ukrainas premjerministrs Denis Šmihaļs. Šie līdzekļi palīdzēs finansēt prioritārus budžeta izdevumus, piemēram, skolotāju, mediķu un glābēju algas, kā arī sociālos pabalstus, teikts premjera paziņojumā. Kopumā Ukraina šogad no Amerikas Savienotajām valstīm saņems $7,8 miljardus tiešās budžeta palīdzības, kas ļaus droši izturēt šo finanšu periodu, norādīja Ukrainas premjers. Ziņu turpinājumā Latvijas klimata un enerģētikas ministra Kaspara Meļņa sagatavotā informācija par to, kādas šīs ministrijas pārvaldītajā nozarē ir šogad paredzētās investīciju un valsts atbalsta iespējas. Kopēji piešķirtais finansējums ir 6 miljoni, no kuriem 2 miljoni vairāk domāti atjaunīgo enerģijas tehnoloģiju iegādē, kas ir vairāk domāts tīri saules paneļu uzstādīšanai, vēja ģeneratoru, siltumsūkņu, kas palīdzēs samazināt tarifus iedzīvotājiem tīri uz kanalizāciju, kas saistībā ar ūdens sistēmu. Jo tas ir tāpat, kas nosacījumi, kuros jāiet un jāpild, tāpēc, ka Eiropas regula stājās spēkā, ka jābūt zaļai enerģijai. Arī tajā sektorā līdz ar to mēs ejam jau laicīgi dodam instrumentu, kā to pašvaldības var izmantot. Un plus arī cerams to, ka tas palīdzēs samazināt tarifu, kas ļaus iedzīvotājiem ietaupīt. Noteikti un otrs papildus programma ir 4 miljoni, kas ir domāti energoresursu tīri viedajām tehnoloģijām, kas ir nomainīt vecās lampas uz jaunajām, kas jau bija pagājušajā programmā, bija diezgan liels pieprasījums un bija arī, ka pašvaldības palika aiz strīpas, jo bija pietrūkums, līdz ar to tagad mēs ielikām papildus finansējumu, lai arī dotu to iespēju, tas pamatu uzstādījums ir tāds, lai ļautu pašvaldībām iekonomēt un lai būtu lētāki tarifi un iedzīvotājiem būtu lētākas izmaksas. Latvijas duets Tīna Graudiņa, Anastasija Samoilova šodien Parīzes Olimpisko spēļu pludmales volejbola sacensībās sasniedza ceturtdaļfinālu. Cīņā par vietu labāko astotniekā latvietis ar 2-1 pārspēja Vācijas duetu. Trešdien ceturtdaļfinālā Graudiņa un Samoilova tiksies ar ranga līderiem Eduardu Lisbovu, Annu Patrisiju Silvu no Brazīlijas vai japānietiem Akiko Hasegavu un Miki Ishii. 3x3 basketbolā šodien tiks noskaidroti olimpiskie čempioni. Mūsējie Nauris Miezis un Kārlis Lasmanis pretendēs kļūt par divkārtējiem zelta medaļniekiem, bet Francis Lācis un Zigmārs Raimo cīnīsies par saviem pirmajiem olimpiskiem tituliem. Latvijas un Francijas pusfināls sāksies 20:20, bet pirms tam 19:00 par otru ceļzīmi uz finālu cīnīsies Nīderlande un Lietuva. Bronzas spēle iecerēta 22:30, bet fināls 23:30 minūtēs. Diskusija par Latgales mediju institucionālo atbalstu Latvijas drošības kontekstā iecerēta Krāslavas kultūras namā ceturtdien, 8. augustā. Mērķis – apspriest Latgales reģionālo mediju situāciju un valsts atbalstu, kā arī diskutēt par nākotnes atbalsta risinājumiem. Diskusija sāksies 14:00. Tajā piedalīsies Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, kultūras ministre Agnese Lāce, Saeimas mediju politikas apakškomisijas vadītājs aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Atis Švinka, valsts prezidenta padomnieks komunikācijas jautājumos Mārtiņš Drēģeris, reģionālo mediju asociācijas valdes priekšsēdētāja Ivona Plaude, laikrakstu Vaduguns un Latgales laiks redaktori, portāla Čaika žurnāliste Anna Luīza Ruskule, laikraksta Ludzas Zeme, nu jau eks-redaktore Laima Linuža, kā arī Latgales reģionālās televīzijas žurnāliste Ausma Sprukte Kozule un Radio Alise Plus valdes loceklis Jevgeņijs Carevs. Tas viss Krāslavas kultūras namā ceturtdien, 8. augustā 14:00. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbild SIA Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Radio.